Šis būs neliels ieskats, kas ir paintballs un kā to spēlēt. Lai spēlētu paintballu, vajadzīgs 4 lietas. Interesants laukums, drošība, instruktori un atbilstoši ekipējums. Jau ir ļoti sen, bet tik un tā cilvēki uzdod jautājumus, kas ir paintballs un kā to spēlēt. Protams, neiztikt bez ekipējuma. Lai spēlētu paintballu, vajadzīgs markerīts, kurā ir iekšā paintballu bumbiņas, saspiests gaiss un, protams, instruktāži, kā viņu lietot. Tāpat katram spēlētājam ļoti svarīga sastāvdaļa ir maska, jo šis ir ekstrēms sporta veids un bez maskas spēlēt paintballu nedrīkst. Kā viņu lietot, kā uzvilkt, to jums izstāstīs instruktors pirms spēlēm. Paintball parkā ir gan mazi kombinzoni, tā arī pavisam liela kombinzona. Izmēri ir pilnīgi visiem. Lai paintball spēle būtu interesanta, vajadzīgs laukums. Laukumiem jābūt dažādiem, kuri sākot no mašīnām, beidzot ar turņiem. Protams, neiztiksim pēc kārtīgiem misiju čemodāniem, ko jums novadīs spēles vadītājs. Katrā paintball laukumā ir 2 bāzes un 2 komandas. Pēc signāla, ko dod instruktors, jums jāmeklē pretinieks, jāslēpjas un jāizvairās no pretinieka trapījumiem. Paintball laukumam jābūt atdalītam ar speciāli tam paredzējumu aizsargu tīklu, lai aizsargātu skatītājus no trapījumiem. Tāpatās drošības zonā jābūt ar šautvēju, kur spēlētāji pirms spēles vai spēļu starplaikos var pārbaudīt savus paintball markerus. Drošības zonā, protams, ir instruktori, un ja jums rodās kādi jautājumi vai problēmas, jūs droši vērsieties pie viņu, un viņš jums palīdzēs jebkurā brīdī atrisināt radušās problēmas. Darbojas vairāk kā 9 gadus, tāpēc kvalitāte un pieredze mums nav sveša. Ja vēlaties kvalitatīvi un droši pavadīt savu brīvo laiku, zvaniet mums, gaidīsim ciemos.